Sveiki, draugi! Sen neesam tikušies, bet dienas ir kļuvušas tumšākas un īsākas, un vairāk laika sanāk pavadīt iekšā, un līdz ar to arī vairāk laika ir, lai padarbotos ap kārtīm, ap šim te vispārīgiem izlikumiem, ko es arī lieku savā kanālā. Nu, lūk, šodien paskatīsimies izlikumu mēnesim nākamajam, tātad novembra mēnesim. Kā jūs redzat, es te esmu izlikusi kārtis, ļoti skaistas kārtis, kuras es saņēmu dāvanā, un šī ir mana pirmā Marseļas taro kava. Iepriekš es ar Marseļas taro neesmu strādājusi esmu ar, kā jūs, tie, kas ir skatās kanālu, ja, ar Artura Veita kavu, kur ir savādāki zīmējumi, bet šī Marseļas kava ir tāda krietni senāka un varētu teikt tāda tiešām klasika. Un būs noteikti interesanti ar viņu pastrādāt. Un ceru, ka arī jums patiks un liksies interesanti, jo tiešām tādi ļoti kaligrafiski skaisti šeit šie zīmējumi. Nu tā, tas bija tāds mazais ievadiņš. Un tad ķersimies klāt izlikumam. Tad skatāmies nākošo mēnesi, tas mums ir novembris. Skatīsimies par dažādām dzīves sfērām, kā parasti vienā variantā. Nu, protams, skatāties, sajūtat, kura sfēra, varbūt kura kārts ar jums rezonē, jo kā es arī vienmēr saku, ne jau vienmēr visus 100%, ja tīpaši, ja tas ir viens variants, ne jau vienmēr viss tieši tādā veidā, kā es stāstu, jums atspēlēsies, ja? Bet es domāju, ka kaut kas noderīgs arī jums šajā izlikumā būs. Nu, tad skatāmies. Nu tā, izlikums ir izlikts, tagad skatīsimies, ko tad mums kārtas rāda. Pirmā kārts, šeit mums ir 3 zobeni. Pirmā kārts mūsu izlikumā runā par to, kāds būs tas kopējais noskaņojums mums novembra mēnesī. Un šeit mums ir 3 zobeni, ja, te ir, zobens ir viens, bet redzam trīnieciņu. Nu, 3 zobeni vispār ir tāda, nu, teikšu tā, diezgan asa kārts. Viņa runā par kaut kādām iespējamām konfliktu situācijām, tādām, bet neaizmirsīsim, ka mums tas ir noskaņojumā. Tātad te var būt tā, ka tie nav reāli kaut kādi konflikti, bet tās ir domas, kas jūs varbūt, nu, tā kā nomāc, kur jūs pārliekat galvā kaut kādas situācijas un nevarat nonākt pie kaut kāda gala rezultāta, ja, pie kaut kāda lēmuma. Tad vairāk es teiktu, zobeni kā prāta stihijas kārts un šie 3 zobeni vairāk varētu būt par to, ka jūsu galvā, jūsu domās, jūsu prātā ir kaut kas jums nedod mieru, ar ko jūs esat tiešām, nu, tā kā ritīgi noņēmušies. Kas man patīk šajā visā, ka man šī kārts, kā gadījās, kā neizkrita ar zobenu uz leju, tad apgrieztā veidā, jo tad taisnā pozīcijā viņa būtu šāda, ar zobenu uz augšu, kas padara to situāciju, nu, vēl tādu tiešām aktuālāku, asāku, ja? Bet šeit man sanāca šādi, un tad es teikšu, ka šķiet, ka jums vienkārši tā situācija risinās, ja? Un iespējams, ka novembra laikā jūs arī viņu atrisināsiet, ja? Un tā teikt, nomierināsiet to savu prātu. Nu jā, var būt, ka tur iepriekš, ka jums kaut kāda tagad iepriekš ir bijis kaut kāda konflikta situācija, vai nu tas ir tiešām tāds ārējs konflikts ar kaut kādiem cilvēkiem bijis, vai tas ir tāds ritīgs iekšējs kaut kāds tāds konflikts, bet viņš pamazām risinās, jā, jūs varbūt par to domājat, jūs tas vēl pagaidām neliek mieru, jūs tās domas neliek mieru, jūs nevarat atrast sev risinājumu, bet es domāju, ka pamazām jūs pie kaut kāda gala rezultāta nonāksiet. Ja? Jo kopumā man jāsaka, ka šis izlikums novembrim ir gana mierīgs, gana tāds mierīgs un gana harmonisks, un te, patiesībā šī ir tāda vienīgā kārts, kas te visvairāk lec ārā. Tāpēc es teikšu tā, uzreiz arī došu padomu pēc šīs kārts, kad mēģinam nomierināt to savu galvu, to savu prātu un tās savas domas, jo lietas jau galu galā arī tiešām arī atrisināsies. Nu tā, nākamā kārts runā par mūsu tādu fizisko pašsajūtu, ja, un te mums ir zižļu pāšs. Zižļu pāšs mums ir jaunietis, jauns cilvēks, un zižļi mums ir uguns stihija. Nu te var būt runa par kaut kādām jūsu fiziskām aktivitātēm, ja, ko jūs varbūt darat novembrī, ja, un nezinu, kaut kādi sporti vai kaut kas tāds aktīvs,
kas ir, protams, labi. Rūpes par savu veselību ir laba lieta. Te vēl var būt, nu, ja teiksim, skatāmies tīri tādā veselības aspektā, tad vienkārši varbūt esam uzmanīgi, lai nav kaut kādas tādas augstēšanās slimības, jo redzat, jauns cilvēks, tā kā bērns un tas uguns, tas ir, nu, tad, kad, nu, pēkšņi, teiksim, uzlec augsta temperatūra, dabūja kaut kādu vīrusu, uzlec baigā temperatūra, un, protams, paiet kaut kādas dienas un viss normāli, viss kārtībā, ja? Bet, nu, tāds momentiņš vienkārši vispār kopumā Zižļu paši runā par labu veselību, nu, tādu, kāda ir jauniem cilvēkiem, ja bērniem un tā, enerģija, ir spēks, ir veselība, esam fiziski aktīvi, viss ir forši, viss ir labi, ja, bet tikai tāds moments, kad, nu, tā skatāmies, jo tā uguns klātbūtne, viņa var parādīt, teiksim, kaut kādu temperatūras pacelšanos, ja, vai kaut kādu, kad brīžiem mēs pārkarstam vai kā, un tad, nu, tādas niansītas, bet kopumā laba kārta tādai fiziskai pašsajūtai, ja. Nākamā kārts mums runā par cilvēkiem mums apkārt, par sabiedrību, kurā mēs esam. Te nav partnerattiecības, bet šeit ir tīri tādi cilvēki, kas ir ap mums, tie mūsu tuvākie draugi, tur var būt ģimenes locekļi, nu, vai citi cilvēki, ar kuriem mums ir tāds biežāks ikdienas kontakts, nu, varbūt tuvākie kolēģi, jā, ar ko mēs esam arī tā ikdienā miedarbojamies. Un te mums ir 10 kausi. Nu, 10 kausi ir ļoti laba, ļoti mierīga, ļoti stabila, ļoti harmoniska kārtas. Tāpēc es teiktu, ka man šķiet, ka ar cilvēkiem un ar vidi un ar to, to vidi, kurā jūs būsiet, tur viss būs kārtībā. Un arī šeit man kavas apakšā tāda kā fona kārtas, 3 kausi, kas arī tātad kausi, ja, emocionāli tāda labvēlīga vide, ja, pēc šīm abām kārtīm. Nu, pēc šīs, pat es teiktu, ka tāda, nu, svētku sajūta, nu, vai tāda, iespējams, tiešām kaut kāda svētka arī, ja, jo 3 kausi runā par svētkiem, kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, kad mēs labi jūtamies un tā, bet ne tikai, protams, ja. Nu jā, bet ja mēs runājam par vidi, par mūsu cilvēkiem, nu, tiešām pozitīvi, ja? Nekādus tādus asumus vai nekādas tādas situācijas vai kaut ko tādu ekstrā es šeit neredzu. Nu, te varbūt, jā, kā es minēju, tie tuvākie kaut kādi domu biedri, jā, varbūt jums kaut kādas aktivitātes saistībā ar jūsu interesēm ir un nu, jūs esat kaut kur cilvēkos, ja kaut kādos tur, nu jā, kā es minēju, kaut kādas tādas, nezinu, aktivitātes, ja, nu, nezinu, saistībā ar šo kārti kaut kāda tur, nezinu, pulciņi, ne pulciņi vai kaut kādas tur nodarbības, kur jūs tiešām ar šiem cilvēkiem jūtaties lieliski un forši un harmoniski, un jūs saprotaties un jūs esat uz viena viļņa. Tā kā, jā, cilvēki jums apkārt atbalstoši un ar to viss ir kārtībā. Partnerattiecības. Te mums ir 3 pentakļi. Nu, un te būs man dažādi skaidrojumi. Pirmkārt, cilvēkiem, kuriem ir stabilās attiecībās, kuriem viss ir labi, nu, vai laulība vai nav laulība, vienalga, nu, stabils partnerattiecības. Tad es teikšu, ka arī ļoti laba, mierīga kārts, jo mēs saprotam viens otru, mēs tā ļoti veiksmīgi un pozitīvi miedarbojamies viens ar otru, mēs mākam uzklausīt viens otru. Nu, faktiski pēc šīs kārtas tā kā cimds ar roku, ja? Partnerattiecībās tā kā cimds ar roku mēs esam, ja? Un arī tā ir mierīga kārtas, tā ir tāda tomēr zemes stihija pentakļi. Nu, tādas baigās kaislības nesolīšu pēc šīs kārtas, ja? Nu, lūk. Tie, kuriem ir varbūt kaut kādas problēmas attiecībās, ja? Kaut kādi konflikti situācija šobrīd vai kā, un starp citu, jā, tas varbūt arī ar to saistīts, ar attiecībām iespējams, jums tas zobens, tas nemieris, tie kaut kādi pārdzīvojumi iespējami, ja?
Tad, jā, nu tad te ir tāda situācija, ja redzat, mums ir 3 pentakļi, un tur, kur ir 2, tur 3 liekas, nu, noteikti ne visiem, bet kādam iespējams, nu, ja jums ir varbūt aizdomas vai kā, tad te kaut kur pie apvāršņa kādam, jā, es vēlreiz uzsvēršu, noteikti ne visiem, var kaut kur tas 3 cilvēks pēkšņi parādīties, jā, bet, nu, tad jau visticamāk jūs to jau šobrīd varbūt jūtat, un jums jau ir aizdomas vai kā, jo mums tie trīnieki, te mums ir trīnieks, te mums ir, jā, partneru attiecībās, un šajā kārtī, kas runā par tiem mūsu kaut kādiem pārdzīvojumiem, kas mums iespējams varētu būt, jā, bet vēlreiz saku tiem, kam ir viss kārtībā, neuztraucaties, jo šī kārts ir, nu, ja viss ir labi, tad viņa ir ļoti laba, mierīga un tiešām tāda, ka cilvēks nolasa otru domas burtiski bez vārdiem, vienkārši nolasa un saprotās, un viss ir lieliski, ja? Nu tā. Vai jaunas attiecības, ja jūs meklējat attiecību, jūs neesat šobrīd attiecībās, nu te varētu būt par atkal kaut kādi varianti, teiksim, varbūt, es neteikšu, ka jūs tieši novembrī izvēlēsieties, atradīsiet savu partneri, ja, bet es teiktu drīzāk tā, ka jums būs kaut kādas iespazīšanās, jums var būt, jā, kaut kādi varianti, kaut kādi cilvēki, un te atkal tas izvēles jautājums 3 zobenos, ka es sēžu un lauzu galvu, vai man patīk Jānīts, vai man patīk Pēterīts labāk, ja? Nu, vai, teiksim, Anniņa vai tur Ilzīte. Arī par šī te kombināciju var runāt. Tā, ejam tālāk. Nākamais mums ir darbs, bizness. Nu, atkal te mums ir 10 pentakļi, jā, līdzīgi kā šeit mums bija vide ap mums un darbs, biznes, arī stabilitāte, tāda mierīga situācija, stabila situācija. Nu, ja jūs gribat dinamiku, ja jums tur gaidat ļoti lielu attīstību, nu, tad varbūt šī nav ideāla kārts priekš jums, bet kopumā 10 pentakļi ir laba kārts, viņi runā par tiešām stabilitāti. Ja jūs strādājat, viss ir labi, viss ir stabili, jums ir darbs, jums ir ienākumi, jūsu darba augļi ir tiešām, nu, jūsu darbs nes augļus, jūs esat apmierināti, nu, viss ir kārtībā pēc 10 pentakļiem. Ja jums ir biznes, kā jau minēju, gribat baigot dinamisku attīstību, nu tā, jā, jo desmitnieks, viņš runā par to, ka tā kā ir, tā ir. Ir labi, ir ļoti labi, bet kaut kādas baigās, nu, teiksim, jaunas kaut kādas vēsmas vai kaut kas jauns, nu, īsti tā kā nē, jā. Bet kopumā, jā, šī tomēr ir tāda laba kārts. Nu, ja jūs nestrādājat, tad īsti jaunu darbu es arī nesolītu pēc šīs tā kārtas, šo pagaidām vismaz, jā. Pagaidām nesolītu. Jā, te var būt stāsts par to, ka, teiksim, jūs strādājat un kad jums labus tādus panākumus un augļus nes tas te var būt ģimenes uzņēmums, ja? Vai ja jūs, teiksim, nu jā, jums ir kaut kāds, teiksim, mājās un jums kaut kas ar ģimeni, jūs kaut kas tāds, tad te varētu būt, jā, arī labs bizness sanāk, ja, vai kaut kāds laba tāda darbošanās. Nu tā. Bet kopumā te viss ir stabili un viss ir arī tā labi. Nākamā kārts mums ir runā par finanšu stāvokli, un te mums ir 10 zīžļi, ja? Nu, interesanti, mums ir gan tie trīnieki, gan tie 3 desmitnieki. Nu, redz, tāpēc es teicu, ka desmitnieks ir tāda ļoti tāda stabila kārts, tāda statiska kārts, ja? Un tāpēc visa tā situācija vairāk ir tāda par stabilitāti, bet tas jūsu prāts ir tas, kas tur lēkā turp šurp un nedod jums mieru, tās jūsu domas vairāk, jā. Bet kā jau minēju, tas viss pamazām risinās, tas pamazām tiek tā kā, es teiktu tā, ka jūs atlaidīsiet to situāciju, jā. Labi, atgriežoties pie finansēm, nu, ņemot vērā, cik mums te viss
pārējais tā tīri labi izskatās. Ar desmitnieku ir tā, ka vispār viņš var solīt kaut kādus 10 zižļi, ja? Viņš var solīt kaut kādas tādas sarežģījumus, grūtības, kad man ir grūtības, jā, ar finanšu lietām. Bet tomēr, skatoties to kopējo kombināciju, es negribētu teikt, ka jums būs beigās grūtības ar naudas lietām. Nu, te varētu būt, zinat kā, drīzāk, ka jūs uzņematies kaut ko, kas jums tās grūtības rada, bet tas atkal izriet no tā, ka man, teiksim, ir nauda, un es tur viņu kaut kur ieguldu, vai kaut ko lielu nopērku. Un dēļ tā man varbūt tad attiecīgi šomēnes pēc tam tur ir mazliet, nu tā, jāpievelk josta ciešāk, ja? Vai varbūt kāds kaut kādu kredītu paņem, ja? Kas, nu, tas jau nav slikti, vai ne? Bet tas jums uzliek kaut kādus ierobežojumus, kaut kādas, nu, saistības tomēr, ja? Tā ar naudas lietām. Vai kaut kādi tādi tēriņi jums ir tādi lieli, ja, kurus jūs varat izdarīt, jo es nedomāju, ka jums tad tiešām būs kaut kādas naudas tādas, nu, baigās, teiksim, sarežģījumi, ja, bet, nu jā, bet kaut kādi, piemēram, lieli maksājumi vai lieli tēriņi, un jūs līdz ar to, tad jums ir, nu, teiksim, jāpiedomā, kā jūs mēneši ietvaros pēc tam tās finanses tur sabalansējat un tā. Nu jā, tas par finanšu lietām. Kas būs negaidīts novembrī? Negaidīts, te mums ir beidzot viens vecākais arkāns, kaujas rati. Nu, par ko mums kaujas rati? Te varētu būt kaut kāda negaidīta ziņa. Jums kāds piezvana vai uzraksta vai kaut kur kaut kā jūs kaut ko pavisam negaidītu uzzināt, jā? Ko jūs vispār, nu tā. Nesat gaidījuši. Vai labi vai slikti, to šī kārts nesaka, nu vienkārši kaut kas tāds negaidīts, jā? Bet kopumā jau izlikums ir tāds labs, tā kā es nedomāju, ka nekas slikts, drīzāk kaut kas labs. Un kas vēl te varbūt, nu vēl varbūt kaut kāds negaidīts brauciens, varbūt jūs kaut kur pēkšņi pasauc, vai pēkšņi jūs izdomājat, ka jums ir jābrauc, jā, arī skatoties nākamo kārtu. Vai arī pie jums kāds atbrauc, jā, varbūt jūs kāds apciemo negaidīt. Jo šeit mēs arī pēc šīs kārtas teiktu, tā var būt, ka kāds jūs tiešām no tuviem cilvēkiem, vai nu tuvi draugi, vai nu tuvi rādi, jā, vai kāds pēkšņi pie jums atbrauc, un tas jums tāds, nu, patīkams pārsteigums, jā, arī pēc šī te. Nu tā, nu, kārtas padoms mums ir 6 zobeni. Un 6 zobeni mums runā par to, kā padoma kārts, viņa mums saka, neapstājies, neiestrēgsti situācijā vai nepadodies, jā, varbūt tā arī var teikt, bet ej uz priekšu, dodies uz priekšu. Starp citu, viņa var arī tiešā veidā, kā es minēju, runāt par kaut kādu nepieciešamību vai aicinājumu braukt, jā. Jums varbūt pēkšņi radīsies kaut kāda iespēja, jūs kāds pasāks un teiks, nu, braucam, un jūs tur mīnstināsties varbūt, jā, bet šī kārta saka, nē, brauc, vienkārši ej, dari, brauc, kusties, jā, kusties. Nepaliec uz vietas. Ja stāsts ir par kaut kādu situāciju, te, kur jūs esat varbūt iestrēguši, jā, vai tas ir ar tām partneru attiecībām, vai ar varbūt, nu, varbūt arī ar finanšu jautājumiem, jūs kaut kā tur nevarat izdomāt, jā, un tad jums tā kā. Tad šī kārta saka, galvenais nepaliec uz vietas, galvenais kusties uz priekšu. Ja? Un ja jums liekas, nu ko es tur darīšu, man tāpat nesanāks, gan jau nebūs, gan jau viss ir slikti, labāk sēdēšu un raudāšu un iztikšu ar to, kas ir, tad noteikti nē. 6 zobenu aicinājums ir vienmēr doties uz savu mērķi, doties uz priekšu, un tikai tad, ja jūs darīsiet, tikai tad jūs savu mērķi sasniegsiet. Un šī kārts arī par to runā, ka cilvēkam ir iespējams sasniegt savas vēlmes, sasniegt to, ko viņš vēlās, bet tikai pie nosacījuma, ka ja viņš nevis sēdēs un gaidīs, kad viņam tā laime iekritīs rokās, bet ja viņš tiešām kaut ko pats piecelsies un darīs un ies un kustēsies un darīs lietas labā. Nu šāds mums izlikums novembrim. Paldies, ka skatījāties un tiksimies atkal kādā no nākošajiem izlikumiem.